teikt, ka tā noraidoša attieksme kaut kā stimulē, vai teiksim, to neesmu? Šitai man ir tieši tāds pats stāsts. Tā nav, jā. Es viens no pirmajiem darbiem, es nācot. Tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Un mans draugs vienāks, cik speķains. Un es sapratu, ir tieši tas pats, ka tu ir nepatīk, jā, un ir tā. Tas nozīmē, ka ir noķerts, vai kaut kāds. Jā, tas, ka ir kārtībā. Vienkārši tāds mēs visi ir apkārt. Jo galvenais tā neatstāja vienaldzīgi, jo tad, kad ir tas, tu minēji, ja, kad, ko tu domāji? Jā, ko, tas nav. Zinās. Viņš zinās. Ielēm būtā neizmīt. Man atgriežoties no darba, demonstratīvi skaļi daudzot kājas klauvē pie vidējām durvīm. Man runā vairākus kaimiņu durvīm. Cienītā, mums tas suns nesen pazudis, vai neesat dzirdējusi? Halo! Skatās apkārt, pagriežas, iet prom, bet tad atgriežas. Bet ziniet, ja jūs kaut ko dzirdat, es būšu mājās, droši ziņojiet. Jā? Jā? Nu labi, jā, es mājās būšu. Man ieiecināja dzīvoklī, rosās, meklē vīnu, bet... Animācija ir kaut kāda, ka tā ir tāda starptelpa, jo, man liekas, vizuālai mākslinieki vai tāda akadēmijas beidzējusi, tā animācija skatās tādu drusku šķībi, jo kas tad tā pa mākslu, bet tur gan ir gan zīmējums, vai tā ir, ja taisa plastilīna lēlas vai kaut kāds lēlas, tā ir kaut kāda tēlniecība, vai grafika, vai glezniecība, un vēl tas viss ir jādabū kustīgs un kaut kādā veidā jāiedzīvina. Tur ir gan rakstniecība, īstenībā ir jāuzraksta kaut kāds sižets. Un kino cilvēki, man liekas, arī skatās uz animāciju tādām aizdomām, ka tas jau kaut kas tāds nav īsti kino, kas tad tas tāds ir. Un man liekas, ka ar šo izstādi meitenēm ļoti jaunajām māksliniecēm, ir ļoti jau. Have you seen the poster? What poster? Look. Did you know that... Mēs tā apskatījāmies tā kā biologi, mēs jau runājam bioloģiju un putniem, mēs tur arī tā kā biologi izčakarējām, kas no sākuma ir un kā tas viss veidojās. Gaidāt jaunās Lizetas filmas, jo līdz ar to es tagad prom uz Franciju, bet prestīžu skolu studēt, un jūs dzirdat viņas vārdu pie kādas filmas. Latvija. Jā, īstenībā šī filma ir pārstāvējusi Latviju Berlīnē. Tehniski paņēmieni kādā veidā, kas dzejā darbojas. Un saskaroties ar šo šoku, bieži vien daži autori tā klusītēm nozūd. Daži autori saņemot uzdevumus pirmajā pusgadā šīs tehnikas lietas izprašanai un patrenēšanai un tāds savu veidu vingrinājums nedara neko. Lai varētu palīdzt zem atvērtām debesīm, kā zem galda, kur mākoņi salipinātu kā košļens un kutinātu papīru ar pilspalvu klusībā, tie skaistie, tie izkāmējušie vilki uzkrītiem grafīti vilkņiem, noēduši man rokas līdz pleciem, un es gribu tikai aplaudēt. Man sūtīja dokumentus, tie krājās uz galda, kā ieskāpšo lapu čukus, vēstīdam par vecumu, parādiem un aizmirst pieķeršanos. Gribēju durvīm priekšējiem gadiem rakstīt šausmīgi histērisku un milzīgos kvantumos, bet pirms 3 gadiem kas tam līdzīgs. Bet tad bija tā, ka man rakstīšana pildīja tādu kā medicīnisku funkciju, tas bija absolūti nepieciešams. Tagad es rakstu ļoti mierīgi, gan arī katru dienu, bet arī ļoti lēnām. Varbūt pastāvīgi mākslas žanri un scenogrāfi kā mākslinieki, kuram varbūt būtu jāpiedalās izrādes veidošanā, nulles punkti arī izrādes režisoru koncepcijas, teiksim, attīstīšanā. Un mēs sākām pagājuši gadu ar to, ka mēs pirmajā rindā, un tad notiek tie notikumi, un tu esi ļoti iekšā, ka tu tā kā būtu gatavs pilnīgi celties un iesaistīties tajā netaisnībā un viņam risināt. Vai, teiksim, es ļoti atceros... Ar to, ko tu māki, un tā ir scenogrāfija. Tas ir tas mans veids, jā, es, teiksim, neesmu aktieris,
es ļoti gribētu dejot, ja es arī uz labu. Nu jā, šie ir tādi nefokusēti piemēri savā ziņā, īsti, nezinu, man liekas, tas varbūt ir kādi jautājumi. Jā. Varbūt varam kā pastāstīt, kas notika 21. augustā, kad tu pasaki opera un uzreiz atceries Baltais nams.